Ventspils Reiss aizvadījis savu jubilejas gadu, un 15 gadu laikā tas ir pierādījis, ka klients vienmēr ir pirmajā vietā. Tajā pašā laikā netiek aizmirsts arī darbinieks. Varētu nosaukt šo uzņēmumu par draudzīgo uzņēmumu, un cik draudzīgs tas ir, to es jums parādīšu šajā raidījumā. Iesim uz autoostu. 1997. gada 14. martā, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētā, tiek dibināts pašvaldības sijā Ventspils Reiss. Uzņēmumam attīstoties, tiek paplašināta tā darbības sfēra un apgūt jauni pakalpojumu veidi. Šobrīd Ventspils Reiss piedāvā saviem klientiem pasažieru pārvadājumus Ventspils pilsētā, piepilsētas un tālsatiksmes pasažieru pārvadājumus, Ventspils autoostas apsaimniekošanu, vietējos un starptautiskos pasažieru pārvadājumus pēc pasūtījuma, kā arī reklāmas laukumu nomu uz autobusiem. Šogad Ventspils Reiss atzīmēja savu 15 gadu jubileju, un jubilejas reizes parasti ir tie brīži, kad jubilārs atskatās uz paveikto aizvadītajos gados. Daudz pieņem, ka tie varētu būt tādi pusauģi gadi, bet tie arī bijuši ārkārtīgi spuraini gadi, sevišķi jau paši tie pirmsākumi, kad mēs ar 2 autobusiem cīnījāmies pret apmēram 100. Palīdzējām arī, protams, ne tikai cīnījāmies. Pēc tam nāca laiks, kad bija jāizlēma, kādus autobusus iegādāties un cik, un arī tādā laikā jau parādījās tas, ka mēs strādājam racionāli, jo esošo 100 autobusu vietā mēs pierādījām, kad var iztikt ar 22 pilsētā. Ja? Un tātad, tas ir ekonomikas saimniekums rezultāts. Sākās pilnīgi no nulles. Sākumā Ventspils Reissā bija 2 cilvēki, divi cilvēki tikai, kurš strādāja, var teikt, vienā kabinetā. Principā no nulles tika izveidots uzņēmums Ventspils Reiss, kurš pēc tam vēlāk, jau pusgadu vēlāk pārņēma jau bankrotējušo Ventspils auto pārpirkt. Dažādi scenāriji, kā uzņēmums attīstīsies un jauna autobusu iegādes, tas bija skaidrs, ka mums ir vajadzīgi, jo esošais arī Ventspils auto parks bija pilnībā nolietojies. Līdz ar to bija nepieciešams ļoti liels investīcijas. Tas principā arī bija tas sarežģītākais sākotnēji. Labs uzņēmums. Atšķirās varbūt no citiem? Es domāju, ka šeit ir pašvaldības uzņēmums un tomēr tiek ievērots viss darbinieku intereses un labs uzņēmums. Jāstrādā tikai. Paldies visam kolektīvam, jo vadītāji vien paši neveido uzņēmumu. Ja? Uzņēmumu veido visu kolektīvus, un tas ir visu kolektīvu sasniegums. Un, protams, kad ir ļoti liels gandarījums par to. 15 gadu laikā ir paveikts patiešām daudz, bet vai to visu ir iespējams atcerēties? Var, jo tas viss tiek dokumentēts un ir redzams autoostas izstādē. Šis gads ir tiešām aizvadīts jubilejas zīmē, jo uzņēmumam ir 66 gadi, bet ar Ventspils Reissa vārdu mēs esam 15 gadus. Un jāsaka, arī šis jubilejas gads ir izdevies tāds veiksmīgs gan darbā, gan arī sabiedriskos pasākumos, ja, ka tiešām ir vērts, kur atskatīties. Ja, kad pats gada sākums bija patīkums uzņēmumu vadītājiem, ja, kuri bija atzīmēti efektīvāko vadītāju sarakstā visā mūsu valstī, bet, kā es arī uzsvēru to jau jubilejas pasākumā, tas ir, protams, ne tikai vadītāji, bet visu kolektīvu nopelns, jo visi kopā esam strādājuši un šos labos rezultātus sasnieguši. Un tad, protams, ja, kad uzņēmumu veterāniem par godu uztaisījām arī svinīgu pasākumu, uzaicinājām viesus un mūsu labākos darbiniekus, ciemiņus un atzīmējam
tos, kas bija 15 gadu atpakaļ pie uzņēmuma dibināšanas šūpuļa. Liela daļa no tiem strādāja vēl šobrīd dienu, ja, un strādā ļoti labi arī. Un bija iespēja arī, kad mūs atbalstīja arī mūsu īpašnieks uzņēmums Dome, ja, un atļauja darbiniekiem izmaksāt arī prēmijas. Ja, es domāju, tas arī tā ir patīkami. Autobusu vadītāji, kam ir lielākie darba stāži Ventspils reisā, vislabāk zina stāstīt par to, cik ļoti mainījušies darba apstākļi laika gaitā. Arī pasažieri to novērtē un bieži vien par to pavēsta autobusu vadītājiem. Mūsu pilsētā ienāca pilnīgi jaunas paudzes pilsētas lielas ietilpības zemās grīdas autobusu. Tāds ir pirmais ne tikai Ventspilī, bet Baltijas valstīs. Un esam gandarīti, ja, ka mums ir šāds autobus. Es domāju, ka pasažieri vēl vairāk gandarīti, kas ikdienā viņi lieto. Un arī, protams, autobusu vadītājs, ja, kuram ir ļoti ērti braukšana. Kā ir, teiksim, tagad salīdzinot autobusus pirms kādu laiku, tagad jau labāk, arvien labāk ir taču vieglāk braukt? Nē, braukt ir vieglāk, un arī es domāju, ar šo citāro tieši viņš laikam ir vienīgais Baltijas valstīs tagad, pirmais. Un pirmais pilsētas autobus mums, vismaz, ko es zinu, kam ir kondicionieris, klimata kontrola. Teiksim, vasarā bija ideāli braukt, 24 grādi, viņš noregulēs, nezinu, kā ziemā būs, ka būs sauss. Bet arī šoferiem pašiem tur nevar salīdzināt. Kā ir ar zemās grīdas autobusiem? Tas nav tāds katra šofera sapnis? Neteiksim, ka sapnis, vairāk pasažieriem ir sapnis. Redziet, pat tagad es nevaru tuvāk piebraukt. Ir problēmas tagad, ka vecās pieturas stāv apmals. Viņas ir augsts, un es nevaru piebraukt klāt tieši. Un ir, kas stāv jaunās, ko tagad rekonstrukcija taisās normāli, bet vecās, tur jālabojas. Pateicoties Ventspils reisam, Ventspilī tiek atzīmēta arī autotransporta darbinieku diena. Un katru gadu notiek arī autobusu vadītāju profesionalitātes konkurss. Rezultātā iegūst klients, jo uzlabojas pakalpojumu kvalitāte. 2007. gadā, cenšoties atjaunot tradīciju atzīmēt autotransporta darbinieku dienu, pašvaldības Sijā Ventspils reis sāk organizēt uzņēmuma autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkursu. Labākos rezultātus sasniegušie autobusu vadītāji saņem pie algas piemaksas. Es esmu tāds viduvējs vadītājs. Pēc augstām vietām ne. Vienkārši strādāt. Jaunie taču, viņi taču nesalīdzinām ir pārāki pa mani gados jau, prasmē. Bet es esmu jau veterāns taču, kurš? Es nevaru ar tiem sacensties, un nemaz nedomāju ar viņiem sacensties. Taču tā taču ir dabīgi. Jūs taču pat to saprotat. Cilvēks, kas jau ir mūža norietā, nevar sacensties ar jauniem puišiem, kuri ir virsotnē, dzīves virsotnē. Nē, tas pieredze ir viena lieta, bet spējas ir cita. Augstāk par sevi nevar uzliekt. Varētu tiešām runāt jau par tradīcijām, jo 6. gadu mēs dodam mūsu autobusu vadītājiem apliecināt savu profesionālo meistarību, jo principā jau tā ir, kad pasažieris iesēdoties Ventspils reisa autobusā, uztic savu dzīvību autobusu vadītājiem. Un gan viņam, gan mums jābūt pārliecībai, kad autobusu vadītājs spējas rīkoties adekvāti sarežģītākajās situācijās. Jūs piedalāties arī profesionalitātes konkursos? Jā, es katru gadu. Kā rezultāti? Šogad dabūju 2. vietu pilsētā. Tad bija starppilsētā bija 1. 2005. gadā, tad gāja tā 3., 4. un kā kāda. Kā jūs gatavojaties, ir arī kāds stress? Stress vairāk nav. Pirmo reizi varbūt tā vairāk bija. Noteikums gatavojamies, pamācāmies. Lai pasažieri sastaptu smaidīgus un pozitīvi noskaņotus autobusu vadītājus, kontrolierus un citus Ventspils reisa darbiniekus, svarīga ir arī atmosfēra kolektīvā. Uzņēmuma darbinieki kopīgi piedalās arī dažādos pasākumos, piemēram, pasažieru pārvadātāju Spartakiādē. Šogad reisa komanda atgriezās māju par uzvaru. Kārtējo reizi esam apliecinājuši, ka esam sportisks uzņēmums, un mums katru gadu ir veselības sporta Spartakiāde starp autotransporta uzņēmumiem. Šogad mums paveicās, kad izcīnījām 1. vietu un izcīnījām arī reizē tiesības šādu Spartakiādi rīkot nākošā gadā Ventspilī. Tas nozīmē, ka vismaz 1000, es pieļauju, ka varbūt līdz 2000 ciemiņi, sportisti sabrauks pie mums un cīnīsimies atkal par vērtīgām balvām. Es domāju, ka mums darba devējs normāls ir kadreiz, var aiziet aprunāties, ja kaut kas nav pa prātā vai neprātā, vai neiet tā, kā vajag. Attiecības ir normāls ar vadību. Kā pašiem darbiniekiem savā starpā? Jūs piedalāties, Spartakiādēs vai arī jūs piedalāties? Jā, piedalāmies, un no sākuma bija tā diezgan sašutuši, varbūt kā te vērte viss, bet tagad tas pierast lieta ir, un
savā ziņā arī interesanti sacensties. Šodien mūsu reisā Ventspils–Piltene–Ventspils vedīs autobusa vadītājs Ivars. Lūk arī vēl viena autobusa vadītāja un pasažieru ikdienas neatņemama sastāvdaļa – biļešu kontrole. Labdien, lūdzu biļetītes. Ineta Jakušēnoka Ventspils reisā strādā 5 gadus. Biļešu kontrolieres darbs viņai ir kā papildarbs. Kāds ir darbs Ventspils reisā? Tad kontrolieriem nav grūti? Domāju, ka nav grūti. Vienīgi tas, ka ir agrie rīti, ir par ziemu, teiksim, jāstrādā, ja? Tad, kad ir augsts, vēlie vakari, mums ir 3 maiņas. Tas vienīgi varbūt tās būtu tā, bet tā grūti nav nekas. Pasažieri citreiz ir neapmierināti ar to, ja, ka mēs pārbaudām biļetes, bet tā visumā. Es bieži pamanu, ka mūsu kontrolieri ir tādi laipni, kas jums tomēr tā kā palīdz to pozitīvismu saglabāt, lai kāds tas pasažieris būtu sarūdzis vai jautrs. Es uzskatu, ka tāds ir mūsu darbs. Ja mēs tā nevaram to saglabāt, tad mēs arī nevaram strādāt. Tad mums būs sūdzības, jo tāpēc, ka katrs neapmierināts pasažieris, ja tur var būt sūdzības un tā tālāk, mums ir jābūt tādiem vienkārši. Valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis teica, ka Ventspilī zaķi nav. Kā tad tur īsti ir? Būtībā, jā, gandrīz vai taisnība. Zaķi ir ļoti reti. Tāpēc arī varbūt pasažieriem iznāk tāds jautājums, kāpēc tad mēs pārbaudam, ja nav zaķi. Ja? Varbūt arī tāpēc nav viņi. Mēs pārbaudam arī ne tikai zaķis, mēs pārbaudam grafiku kustību, ja? Kā ir šoferiši, kāda attieksme pret pasažieriem, kāda ir grafika ievērošana, daudz visādāk punkti. Ja? Tā kā mēs esam it kā vajadzīgi, ja? Bet ir pasažieri, kuri to nesaprot. Ja? Jums droši vien ir kāds zaķis arī trāpījies 5 gados, un ko tad jūs darat? Jā, ja ir bez biļetītes cilvēks, tad mēs rakstam kvīti un maksā sodu naudu. Ventspils reisa valdes priekšsēdētājs Arturs Lieģis apgalvo, ka Ventspilī zaķu nav. Iespējams kādi 2 zaķi ceturksnī, kas ir minimāli, ja salīdzina piemēram ar Rīgu, kur mēnesī noķer aptuveni 700 bezbiļetniekus. Es pieļauju, ka Ventspilnieki arī apzinīgāk. Ja? Otrkārt arī tas, ka mums ir iekārtot sistēma, kad autobusā iekāpa pa priekšējām durvīm, līdz ar to varbūt ir grūtāk arī aizšmaukt garam. Ja lielāks bariņš kādreiz iekāp, tad tā var būt. Kādreiz par braukšanu bez maksas pienācās administratīvais sods 2 līdz 5 latu apmērā. Šobrīd situācija ir mainījusies. Tiek noteikts kā līgumsods, līdz ar to ir rekomendējoši, cik liels šis līgumsods drīkst būt, un pārvadātājiem tas ir jāsaskaņo ar savu pasūtītāju. Ja? Starppilsētā to saskaņojam ar autotransporta direkciju, kur principā, manuprāt, visiem noteica vienādi, tas ir 10 lati. Un pilsētā komisija izskatīja, noteica 5 latu apmērā. Jā, Ventspils pilsētā līgumsodu. Tas ir gan mikroautobusi? Jā. Jaunie noteikumi, ja tā var teikt, ir zaķiem draudzīgi. Sodu iespējams nomaksāt uzreiz vai arī uzrādot personu apliecinošus dokumentus, tiek izrakstīts rēķins, ko bezbiļetnieks var apmaksāt mēneša laikā. Bet vai šie daži retie zaķi ir saprotoši un neizrāda agresiju pret kontrolieru, kurš tikai dara savu darbu? Jā, ir bijusi neapmierinātība vai kā, bet tā kā agresija, nē. Mums tā soda nauda arī nav bijusi īpaši liela no 2 līdz 5 lati, tā kā, bet katrā ziņā viss jau aizbildinās ar to, ka ir tā biļete nopirkta, varbūt ir kaut kur nozaudēta, tādas situācijas. Kur ir grūtāk strādāt tādos pilsētas mikroautobusos vai, teiksim, tādos, kas brauc uz Pilteni vai? Es domāju, ka starpība nav nekāda. Ja? Vienīgi grūti ir tad, ja autobuss ir piepildīts. Ja tur ir jāspraucās garām pasažieriem, tad gan mums ir grūti, gan pasažieri ir neapmierināti. Ja? Bet es domāju, ka nav nekāda starpība tiešām. Kā ir kontrolieris, nav kādreiz uzķēris, neesat pa zaķi mēģinājis braukt? Nē, esmu mēģinājis. Bail? Bail.
vēl nav, bet, būsim godīgi. Vislabāk par pakalpojumiem zināms ir pašiem pasažieriem. Autobusā Ventspils-Piltene-Ventspils šodien brauc ļoti atsaucīgi pasažieri, kas labprāt vēlējās dalīties ar savu viedokli par un ap autobusu pakalpojumiem. Lielākā daļa šī reisa pasažieri izmanto Ventspils reisa pakalpojumus, dodoties uz darbu un atpakaļ, jo darba vieta ir Ventspilī. Arī Rolands ir viens no šādiem pasažieriem. Kā atklāja Kurzemes televīzija, pasažieri apmierināti ar pakalpojumiem, tomēr baidās un kautreiz ar saviem ierosinājumiem vērsties pie uzņēmuma. Piltene iznāk iebraucot iekšā vienā pusē pietur un otrā pusē nav. Un, ka prasa, lai apstātos, tad ir iebildumi pret to. Tad iznāk braukt līdz galam Piltene un tad nāk tā kā atpakaļ ar kājām. Bet vai jūs esat, piemēram, kādreiz vērsušies Ventspils reisā ar aicinājumu varbūt kaut ko pamainīt vai kā? Praktiski nē. Vai jūs zināt par iespējām, ka to var izdarīt? Zinu, protams, jā. Varbūt ir vērts pamēģināt? To mēs turpmāk. Viens no veidiem, kā sazināties ar Ventspils reisu un nodot savus ierosinājumus, sūdzības vai pateicības vārdus, ir izmantojot mājaslapu ventspilsreis.lv sadaļā uzdot jautājumu. Mājaslapā pieejams arī visas aktualitātes saistībā ar reisu un uzņēmumu darbību. Iestājoties rudenim un tuvojoties ziemas sezonai, cilvēki arvien vairāk izvēlas pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Atsevišķās dienās un laikos rodas liels reisu noslogojums, jeb tā saucamās pīka stundas. Tāpēc arī mums ir dažādas ietilpības autobusi, un mēs viņus arī izmantojam pilnībā. Pīka stundās praktiski noslogoti visi, sētā nestāv gan neviens autobuss. Pārējā nedēļas vidū, kad lielie autobusi tiek izmantot mazāk un izmantojam vairāk mazos autobusus. Un tādā veidā variet un varējam ar izmaksām, jo tomēr mazais autobus tomēr izmaksā lētāk. Ventspils reiss rūpējas par ventspilnieku un pilsētas viesu ērtību, nozīmējot arī papildu reisus un speciālos reisus dažādos svētkos, kad ir liels autobusu noslogojums. Daudziem pasažieriem, kas braukā regulāri, svarīgs šķiet jautājums par attiecīgā reisa attiešanas laikiem, sevišķi tiem, kas šajā autobusā mēro tālāku ceļu, kā piemēram uz Pilteni. Īstenībā ir izdevīgi, gan no rīta un gan vakarā, tā kā nav problēmas. Sakiet, lūdzu, vai jūs bieži izmantojat šo reisu uz Pilteni? Katru dienu. Jūs strādājat Ventspilī, ja? Jā. Un kā jums patīk vispār šī uzņēmuma pakalpojuma? Normāli, es uzskatu normāli. Mēs ir laimīgi, ka mums tā autobuss palika. Sakarā ar Tārgalgai kopā kā palika autobuss, mēs ir priecīgi. Un laiki jums ir izdevīgi, teiksim, lai uz darbu tiktu mājās? Jā, pilnīgi pietiek. Es domāju, ka normāli autobuss iet. Vēl vakaros ir vēlais autobuss, ka var vasarā arī kaut kur un tikt mājās var. Neizmanto bieži. Mašīnu. Kādēļ šodien izvēlējāties autobusu? Tāpēc, ka bērni darbā, aizbrauc ar viņiem un atpakaļ jāatbrauc ar autobusu. Un kā jums patīk, teiksim, Ventspils reisa pakalpojumu kvalitāte? Kvalitāte var, normāli kvalitāte. Vienīgi gribētos pa autobusus pa vidu no 8 līdz 12. Bija mums 10:30. Nav tas vairāk. Ja vajag braukt pie ārstiem, tad jābrauc vai no rīt. Ja, piemēram, vajag, tad nevar mēs 10 vairāk aizbraukt tādā. Bet, tā apmierina. Jūs dzīvojat Piltenē? Aiz Piltenes nedaudz. Un tad sanāk, ka jūs braucat uz Ventspili, uz darbu vai pie bērniem? Nē, es dzīvoju Piltenē, nestrādā. Bet, tā, vajadzība vai gadījumā brauc. No rītiem ar bērniem aizbrauc un tad vakar brauc ar autobusu mājās. Vai jūs bieži braucat ar šo autobusu? Brauc ar savu reizi, ja brauc, kā iznāk, tad brauc, kā pensionārs var atļaut. Es zinu, kā ir tā šis laikas. Jūs no Piltenes? Piltene, jā. Un kas jūs tad, kāpēc jūs uz Ventspilu braucat? Tā kaut kas jāiepērkas arī, te Piltenē maz kas ir, jā, nekas daudz nav. Te Piltenē. Kā patīk vispār Ventspils reisa autobusu? Ir ērti, viss labi? Viņš jau varētu būt biežāks. Vai jūs bieži izmantojat šo reisu uz Pilteni Ventspils? Būtībā es viņu tikko sāku izmantot, jo tikko sāku strādāt Ventspils muzikas skolā, Piltenes muzikas skolā. Un braucu 2 reizes nedēļā šo autobusu. Un kādas atsauksmes? Man apmierina. Varētu jau iet biežāk, bet vieta nav tik populāra, lai tik bieži iet autobusu Pilteni. Tomēr maz pilsēta. Man pietiek, manai braukšanai, manai strādāšanai, man apmierina pilnībā. Nav grūti braukāt visu laiku šo tālo ceļu? Man tas neliek sevišķi tāls, jo esmu pieradusi braukt.
esmu pieradusi braucu uz savu māju arī Usmā, tā kā man ar autobusiem bieži sanāk braukt. Vispār es esmu kājām staigātājiem, vairāk eja kājām. Bet arī nepieciešams brauc ar autobusu. Nu, uz Pilteni, protams, ar autobusu tikai var aizbraukt, tas pats par sevi saprotams. Bet pilsētā vairāk ar kājām. Pilsētā maz izmantoju mikroautobusu un tādu. Bet, ja jābrauc uz tālāk, vai uz Rīgu, vai uz savu māju Ugālē, tad es sēžu uz autobusā, protams. Ar autobusu vadītāju pie stūra sarunāties nedrīkst, tāpēc mēs jūs izvilinājām laukā. Sakiet, lūdzu, kā ir strādāt Ventspils reisā? Ventspils reisā es no paša sākuma strādāju. Nevar jau salīdzināt ar veciem laikiem, kad es strādāju, sākt 83. gadā sāku strādāt paši remontējuma autobusu, bedres bija pilns ar ūdeni ziemā rudenī. Tagad mums tikai principā iznāk braukšana un apkalpošana pasažieriem. Tagad ir liela. Kā ir vieglāk? Jūs noteikti esat brauks arī iekšpilsētā, un vai uz Pilteni ir atšķirība? Nē, atšķirība nav. Vienkārši mazāk pieturs te ir, un pilsētā pieturs ir biežāk un uzmanība lielāka. Pasažieri atšķirās? Atšķirās drusku, varbūt. Piltenieki tāda, kā var teikt, sirsnīgāk, lauciņniskāk, tā drusku. Un arī cilvēki var palūdz, kad izkāpt ārā nepietura, ja viņam 3-4 km iet ar kājām, viņi pienāk klāt un palūdz cilvēciski. Ko jūs tādās situācijās darat? Tumšā laikā brīdinām, var atcerotāji vai nav, pa dienu jāskatās ir arī. Ja tu uz savu atbildi, viņi sēdina ārā principā. Bet, jāizprot arī cilvēki, pēc situācijas jārīkojas. Arī autobusu vadītājs ir cilvēcīgs un tāpēc bieži vien palīdz, kaut gan tas nav atļauts. Tāpēc pirms lūgt vadītājiem, piemēram, apstāties neatļautā vietā, kārtīgi jāapdomā, vai tas ir pareizi attiecībā pret cita cilvēka darbu. Man ir bieži jākāp ārā arī. Es dzīvoju tādā vietā, kur pieturvieta nav. Tā ir dzīvē gadījies, un man ir bieži jālūdz šoferīši arī izlaist neordinārās vietās, varētu teikt tā. Kāda ir Ventspils reizes šoferīši? Es pat tā ievēroju īpaši, bet bieži man ir palīdzēts un bieži arī tiešām pieturēts tur, kur tā kā atsaucība vispār ir ar nelieliem izņēmumiem. Arī šajā reisā ir jauka šoferīši? Es ļoti maz braucu, bet es domāju, ka viņiem nav nevainas. Bieži vien autobusu vadītāja atsaucība tiek izmantota. Piemēram, nereti redzam skatu, kad vecāki iesēdina autobusā bērnu piekodinot, lai vadītājs to uzmana un palaiž laukā attiecīgajā pieturā. Jau kādu laiku līdz ar izmaiņām pārvadātāju noteikumos šādas situācijas uzskatāmas pat pretlikumīgām. Vienā galā viens no vecākiem bērnu iesēdina autobusā un otrs sagaida. Bet likumdošana pirmkārt to neatļauj. Tā nedrīkst darīt. Otrkārt, autobusu vadītājs jau tiek padarīts zināmā mērā par ķīlnieku, un viņš uzņemas milzu atbildību, jo nedodies ceļā viss, kas var gadīties. Autobusu vadītājiem ir jāvada autobusu un jārūpējas par kustības drošību, nevis jāvaktē bērns. Sevišķi, ja ir pieturis, tad grūti pateikt, bērns var arī kaut kur izkāpt, nedodies. Šādām situācijām var būt dažādi rezultāti. Piemēram, otrs cilvēks var arī bērnu attiecīgajā pieturā nesagaidīt. Ko šādā situācijā iesākt autobusu vadītājiem? Tātad, ja vadītājs uzņems atbildību par bērnu, tad tas ir viņa paša risks. Pirmskolas vecuma bērns viens pats sabiedriskā transportā pārvietoties nedrīkst. Šeit neiet runa pat par vecākiem, ir arī bieži vien pilsētā, kad bērniņš nāk ar savu 5 santīm un braukšā. Principā viņš nedrīkst, tikai pavadoņu pavadībā drīkst. Attiecībā uz bērniem pilsētas autobusos mainījušies arī citi noteikumi. Ja agrāk pērkot bērnam paredzēto biļeti tika noteikts, ka viņš nedrīkst aizņemt sēdvietu, tad šobrīd tas ir atļauts. Ja ir nopirkta biļete, arī bērnu biļete, tad viņš drīkst sēdēt atsevišķi. Protams, kad pieklājības normas jau netiek atceltas, ja bērnam blakus varbūt stāv tur vecāku gadagājumu cilvēki, tad droši vien, kad pieklājība prasa, lai bērns dotu vietu, tas ir cits jautājums, bet administratīvā kārtā, kas ir juridiski noteikts, kad šādu sēdvietu aizņemt, viņš drīkst. Ventspils reizes aicina pasažierus ievērot noteikumus, kas skar arī dzīvnieku pārvadāšanu. Ja runā par suni, tad drīkst pārvadāt suni pavadā ar uzpurni. Un ir jāpērk biļete, bagāžas biļete. Bagāžas biļete mums ir pieņemta kā otra biļete. Ja dzīvnieks ir konteinerā, kastē vai somā kaut kādā, tad arī praktiski tas tiek pielīdzināts bagāžai. Tā kā jūs teicāt, varbūt, ja pavisam maziņš sunīts miniatūras, tad mēs esam vienojušies, kad tur šo biļeti papildus neprasīsim. Bet, principā,
ja suns ir iepakots, kā saka, jā, nu, tad tā ir bagāža, jā, un par bagāžu ir jāmaksā. Protams, un nedrīkst sēdināt uz sēdekļa nekādā gadījumā. Ja viņi tur rokā, tad viņš arī ir jātur rokā vai jāieslēj pazotē vai tā somā, bet nekādā gadījumā uz sēdekļa. Bet kāds izskatās Ventspils reisa autobusu vadītājs no pasažieru un kolēģu autobusu kontrolieru skatu punkta? Vai pasažierim draudzīgajā Ventspils reisā ir arī draudzīgi šoferīši? Kā tad mums ir šoferīši? Jūs jau arī tā kā bezmaz pasažieris pārvietojaties ar autobusiem? Šoferīši arī ir dažādi. Lielākoties es varu pateikt, ka laipni, atsaucīgi, saprotoši. Vispār man šķiet, ka Ventspilī ir pašlabākie vadītāji. Kā patīk šoferīši? Labi ved? Nav? Brīnišķīgi šoferi. Pat to cepurnos. Godīgs un laipns un sirsnīgs cilvēks. Lai tik tāda būtu pasaulē. Uzņēmums Ventspils reisa rūpējas ne tikai par pasažieriem, bet arī draudzējas ar skolas vecuma jauniešiem. Šogad uzņēmums piedalījās dzejas dienās ar autobusu, pievedot dzeju ventspilniekiem dažādās pilsētas pieturvietās. Šāda veida sadarbība izdevās pateicoties Ventspils reisa darbiniecei un 6. vidusskolas skolotājai Agijai Leimanei. Es tāds divu kungu kalps, gan Ventspils reisa, gan 6. vidusskolu un mācot bērniem dzeju, es redzu, ka viņiem vienkārši nav interesi. Viņi jūtas garlaikot, un tad man gribējās viņiem to procesu padarīt interesantāku. Un tad radās ideja, ka vajadzētu dzeju varbūt nevis klasē, bet ielās. Un tā kā mana otra darba vieta man ļoti laipni atbalstīja arī Ventspils bibliotēka, tad radās tāds trīspusējās sadarbības projekts. Jauniešiem ir tā, ka viņi beidz skolu un pēc tam viņiem kaut kur jāstājas augstākās mācību iestādēs, ir grūti lasīt īpaši jaunos, bet tur liela daļa ir atkarīgs no literatūras skolotājiem, jo diez vai vajag 7. klasē vairs braukt uz akvaparku vai 9. labāk uz kādu muzeju aizbraukt. Attiecības ar dzeju pamatā ir uz jūs, un tieši tāpēc jau arī šis dzejas autobus. Un tad, kad tu iedod jau gatavu materiālu, neliec kaut ko meklēt, tad tā interese ir lielāka. Un it īpaši, ja vēl var kopā ar dzīvu dzejnieku, tad ir pavisam labi. Lai gan pret darbu jātiecas nopietni, gribējām noskaidrot, vai gadās arī kādi kuriozi. Kuriozs. Nenāk prātā, es tā nevaru iedomāties. Droši vien jau, ka ir pa visu laiku bijis, bet šobrīd es nemācēšu jums pateikt. Kuriozi ir? Viens, es visu laiku arī starppilsētā braucu labu laiku, tad mums parasti arī čigānu tautības sievietes kā priekšā, un mums pirmais, kad es vecos laikos bija, pirmā, otrā vieta bija dienesta vietas sākuma, es striķīt no. Viņi nekā neteica, kā priekšā, pat svarks uz augšu, un pat es striķīt lec pārnevis papaškāpu, nevieni vārdu. Arī tur, kadreiz ar alkohola problēmas ir bijuši, joki bijuši. Tā kā pašlaik ir. Aizvadīti 15 gadi, daudz paveikts, bet arī jaunu plānu vēl daudz. Un ko tad paši darbinieki novēl savam uzņēmumam nākamajiem gadiem? Turpmākajiem gadiem vēlams, ja ekonomiskā sistēma atļautu kāds līnijas, atvērt vaļā vairāks, varbūt arī es domāju par starppilsētu. Pilsētā jāgaida jauna autobusu pilsēta, šis pirmais lielais, jo tie ir savu laiku nokalpojuši, nevar salīdzināt. Arī pasažieri tagad saka, kad būs. Labi, paldies, veiksim darbā! Paldies! Es nezinu, tā turēt un nepadoties tikai uz priekšu. Es esmu atklājis uzņēmēju gēnu. Es zinu, kā ar to uztaisīt biznesu. Ja runa ir par ģenētiskām manipulācijām, tad sarunu varam neturpināt. Runa ir par biznesu. Esmu gatavs jums atklāt savu firmas noslēpumu. Klau, tev ir uzņēmēja gēns un laba biznesa ideja? Piesakies topošu uzņēmēju sacensībām firmas noslēpums.